iegaumējam. Liekam atpakaļ. Atceramies, savucību pareizi atpakaļ. Atceries. Iegaumējam. Liekam atpakaļ. Iegaumējam. Natālija lūdzu. Turpinām. Apskaties un iegaumē, kāpēc nemaz nevies. Iegaumē. Lūdzu, jūs dosieties vispirms uz augu stāciju. Lūdzu! Ienāk vidiņā visi, tam ir tikai 2. Jūs dosieties uz pirmo palīdzību. Pie nemācības stādes pareiz. Lūdzu! Pirmajā uzdevumā, Ralf, dzirdi taču, vai ne? Augu stacijā jums būs jāpazīst augi. Katram izdalu kārtis ar augiem. Paskatieties, kādi viņi izskatās. Un tad, kad būsiet tā ļoti uzmanīgi apskatījušies, tad katram augam būs jāsameklē, kā viņu sauc. Vārds. Tā, tagad dalu katram. Nu, došu sākumā pa 3. Labi? Cik viegli. Lūdzu. 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 Tie cipariņi ir tikai kārtas skaitļi. Viņi neko jums priekšā netasīs, bet jūs redzēsiet. Kā tu redzi? Jā. Tur jau būs uz tām zīmītēm, tur būs rakstīts. Būs arī augu apraksti. Kāds viņš izskatās, kādi viņam žiedi, kādas lapas, kādi vēl. Kas tad tur notiek? Paskatieties tagad tikai, kādi viņi izskatās, un dažus noteikti jūs jau zināt. Tagad. Es nevienu ilgodīgi, tad nezinu man tā. Tā, dūpļi! Tā. Nā, Nu, tātad, kad jūs esat apskatījuši, kādi augi izskatās, 2, dzirdēsiet, tad jūs varat doties medīt augiem nosaukumus. medīt! Jā, lūdzu, medības. Rozās, dzeltenās. Uzvarēs tā komanda, kura būs vairāk atradusi pareizos nosaukumus. Ralfiņ, paskaties, kādi viņi izskatās, un tev noteikti būs. Skaties, lasi, kā viņus sauc. Mēģini atrast.
Un laiciņš mums kādas 10 minūtītes, lai ar to visu tiktu galā. Apstaigājiet visas kaudzītes, gan dzelteno, gan sarkano, gan zaļo un zilo. Izlasiet, kas tas tāds ir. Varbūt jūs redzat, ka kaimiņam jau ir tāds augs, par kuru jūs lasāt, jo uzvarēs komanda kopā. Ja viens atradīs visus un pārējie nevienu, tad komandai punktu tik daudz nebūs. Ralfiņ, lasi! Paskaties, aizej pie rozā kaudzītes, lasi, kādi tur ir tie nosaukti. Un ja esat atraduši īsto, tad varat jau savās vietiņās atgriezties un jau pārīti nolikt. Un nākamo, kamēr visi 3 salasīti un salikti pareizi. Meklē, nepadodies. Es nezinu, kas tie tādi ir. Izlasi, tur arī ir rakstīts, kāda viņi izskatās. Protams, no visām krāsām var. Ja ir pašam savi augi, atrasti, tas palīdziet kaimiņam. Jā, paskatieties, kādas katram tās puķes tur ir. Un tad palasiet tos aprakstus. Kādas ir lapas, kādas saknes, kādas ziedi. Augsts vai zemes, vai garš, vai īss, vai dzelteni ziedi, vai mazi sarkani, vai lieli sarkani. Es redzu purva purene, noteikti kādam ir purva purene, ir noteikti dzeltena, vai ne? Rekur zilā rudzupuķa, to vai vienkārši jāsas. Nu, bet tā nāc meklēt. Nu, tā es tā kreimene. Kurš tad nezin kreimene? Visi zina. Nu, jāsmeklē. Nu, ļoti labi, tad liec jau pārīti uz galdiņa, tas jau tev ir sameklēts. Magone, zīda magone. Skaistā sarkanā puķa, kam tā ir? Šitā ne? Varētu būt, Druvi. Varētu būt. Nu, nāc sāļē. Nu, tās ir kaut kas interesants. Šitais augstumā kapēļa kukaiņus. Tev tagad jāizlasa. Palasi, paskaties. Kurš ir tas, kas ēd kukaiņus? Tev vai es šit zīmes? Tāds augsts, kas ēd kukaiņus. Tikko kāda mušiņa uz viņu Man liekas, strūpene ir pavisam dzeltena. Meklēties tā apus. Es domāju, ka nē. Nu, es jau vispār zinu, bet es nedrīkst teikt priekšā. Nav stāstāmies. Tur arī ir vēl. Druvi, uz tā kāziņa arī ir. Brūklene. Kāds noteikti brūklenītes tam ir. Tās nav brūklenes. Tās nav kaut kas cits.
jā. Nu, meklē, Druvi. Tu taču lasīji ļoti labi. Meklējam nākošo, ja kāda ir salīta atrast, meklējam nākamo. Kam ir brūklene? Paskatieties, ir kāda odziņas. Ja man palika odziņas, man arī ir 3. Man ir brūklene, es atradu. Tā, man ir brūklene. Es jau nekur saliku. Nē, man ir kreimenīte. Kur tur bija kreimenīte? Tur bija kreimenīte. Es jau tad paņemšu nost, lai jums ir vieglāk. Nu, kreimenīte. Paldies. Kreimenīte. Man ir. Paldies, rekord. Tā. Un vēl man ir kumelīte. Man kumelīte vajag. Kurš atrada kumelīti? Šitās ir kādas omas. Paskaties, kādā tās. Gaļbiksīte, vienam redzēja gaļbiksītes dzeltenas pušķīšos. Nē, tev ir spēks ir dzeltenas. Jā, gaļbiksīte tev ir. Kuram bija tā gaļbiksīte? Nosaukums gaļbiksītes. Sameklē, kur ir? Tās tev gaļbiksītes. Pūrēnes atrodi. Tev ir pūrēne. Nē. Dzeltenā lēpe. Nu, kuram ir kaut kas dzeltens? Ir kas dzeltens? Tev ir. Pieliec. Viss atkurē. Es nemeklēju. Tev ir, bet pārējās atrodi. Viss. Ko jūs apmaināt? Bet kartīgs taču katram bija 3. Tur taču vispār nav variantu vairs. Ja tu pats esi apdevis, nu tad rūnais jāvairs. Tā, komanda var tikt arī diskvalificēta par nepiedienīgu uzvedību spēles laiku. Jā, principā mēs sāpaļamies. Mēs sāpaļamies. Un ejam pultiņu rādītāju virzienā. Tas nozīmē, ka skolotājs Guntas uzrādīšu darbnīcu. Šitā. Šitā, jā. Apsēdieties savos soļos, kuriem mēs taču nesaskatījām rezultātus. Apsēdieties vietiņās. Visi novilka skaistu kvadrātu, meklē šķēres, lai nogriestu lieko maliņu. Kurš? Saulīt? Man tikai iesies ar dzeltenes. Meklē violeta rozā krēlišķi. Darbnīcā vienmēr ir mākslinieka kārtība. Nebija laika. Es jums drusci mākslinieka. Tā, ņemam meklējam šķērīt un griežam lieko maliņos. Tas krēlīšu šķēres. Jā. Tu vietas? Noliek nosmākīs tas krēlīšu šķēres. Tu esi divas kopējušas. Tā, lieko maliņu noliekam malā. Tātad to mēs izmantosim noteikti citiem darbiņiem. Tā, un ņemam paraudziņu, kā nolocīt. Matīs sāka locīšanu. Tātad noliekam paraudziņu. Un tagad skatīs. Vienu stūrīti lokam. Tā. Jā? Izdaram tā. Tā. Mēģinājam. Tu taču filmē līdz galvas. Uzliekam paraudziņu. Iekšā. Tu taču visu dzirdi. Redzi? Jā? Tā, tagad atstājiet. Paskatīs, un otru tā, lai tā augšējā. Es tikšu izdzēs. Ieliec virsū paraudziņu. Kā tad neizdzies?
lai sakrīt. Jā, nelika draugos. Lai sakrīt šī maliņa. Līdz kā draugu. Rādi, ja dzemē rāda pakatīšas. Tā. Un pretī, lai sakrīt augšējā maliņā. Un pretī stūrīti, lai sakrīt. Pretī lokam, tā, lai sakrīt. Kā tu paņem to? Es paņem krūzīti. Pretī lokam, tieši tā kā. Jā, vai? Nevar. Ko? Izkrāso kārtīgi, Krūzīt, tu taču neesi izkrāsos. Tev arī vairāk. Nē, vienu tikai drīkst ņemt. Vienu. Skaties, izvēlēs mandeli. Kaut kas ir vienu. Un augšējo stūrīti. Paņem tikai pirmo augšējo. Nolūk, tik vien tālu ir iespējams uz leju. Tikai pirmo stūrīti. Jā. Un tikai augšējo. Bet paskaties, vai tev sakrīt tagad augšējā maliņā? Nē, tad jāpamēģina kalnot. Un aiziet izvēlēties, vai pie saskarošu vai neiet vaļā. Begit ir gatavs. Un tagad ej pēc rotājuma. Un tad mainīsimies augšējo stūrīti. Tagad atver vaļā abus. Tur redzi, ka tur ir divi stūrīši. Tikai augšējo. Tikai augšējo. Tad paskaties, vai ir precīzi. Paskaties vēl rūpīgāk nolocīt. Reiz kā vācelīte. Ejam pēc rotājuma. Tā. Halo! Man ir precīzais saraksts, lai es nevienam nesamānītu, tad es pārbaudīšu, lai viss būtu skaidrs. Lūdzu, ar tevi. 22 parastā kreina. 1. Lūdzu, Lauri. 12 parastais. 9 spēks. 2. 11. Nē, šoreiz nebūs. 2 punkti, jo ko ņem? Nesteidz, bet arī slēdzēsies. Nav, nebeksīt. Nē, šoreiz nav. Lūdzu. Nē, būs laikus. Jūs redzēs tam. Es visu kopās ir redzēju. Komandai taču mazāk. 6. 3 punkti. 5 parastā līdzi. Šoreiz nē. Nu, lūdzu, tālāk. 6 ārsnes. Nē, nu nav. Tavs. Pļavas. Tikai cipariņi mums 3. 3. Jā. Pļavas. Dedestīni. Šoreiz nebūs. Tālāk. Lielā dēļ. Arī nē. Dzēvēļ sarkani. Un pēdējā vēl. Ai, nokalklātījā. Šoreiz nē. Nu, Artur, tavēji. Man ir 14 pura. Nē. Un viss? Nesalūki zīmītes. Lūdzu, tavēji. Tikai pasaka skaitli. 31. Jā. Nē, šoreiz nebūs. Tālāk. Mamma parāds vēl Skaitlītis. Līze. Nē. Meitenes. 24. Tā. Pareizi. 4 punkti. Turpinām. Līze. Nav Līzīt? Nav. Lūdzu, tavi. 25. Izpludini taisni. Lūdzu. 25 parastā mālēpe. Malacis 5 punkti. 23 laksis. 6 punkti. Turpinām. 19 zilā kazene. Tā. Pasaki vēlreiz to skaitlīt. 19 zilā kazene. Pareizi. Cik jau punkti? 7. Nē, 7 vēl nav. 7 tagad. Okidoki. Tālāk. 36 lielās trūtele. Jā, 8. Tālāk. 34 zilā rudzupuķa. Jā, 9. Lūdzu, tavi. 40 zilā visbūvīte. Pareizi. 10. 17 potagaras gāzes. Jā, 12. 32 ārstniecības pieredze. 13.
Tālāk. Jā. Pareizi. Cik punkti jau? 14. 14. Tālāk. Nē, nebūs. Mārtiņ, tev? Tā, punkti. Cik? 14. Tā, lūdzu, paņemam tēju. Paksienu. Kā Andris, nē. Kā visi? Ne, visi paņem tēju. Visi pagaršo, bet prasīšas atbildēm sākot no mazākajiem, jā? Tad pagaršojam tēju. Neviens neko nesaka, otram nečukst, ja iekūpsi. Kurš Matīs tikai nesaka, nevienam, ja tu zini, kas ir. Protams, bet es nelikšu tik sarežģītu tēju. Tas ir tradicionālās tējas, kas ir domātas visādos saaugstiešanās gadījumos. Tā ļoti labi, tūlīt redzēsim to vienkāršu. Tā, Ralfiņ, kas tā pa tēju? Es atbildi neteikšu, vai ir pareizi, es pēc tam pateikšu. Samantā, kas tā pa tēju? Tā, kas tā pa tēju? Kas tā pa tēju? Tā. Kas tā pa tēju? Kas tā pa tēju? Kas tā pa tēju? Kas tā pa tēju? Tā, kas tā pa tēju? Kas tā pa tēju? Tā, kas tā pa tēju? Kas tā pa tēju? Tā, šajā tēju pazīšanā jums ir -5 punkti, jo es 3 man pateica nepareizi, bet man 2 pateica kumeliņi. Kumeliņi ir zirga bērniņi. Ir kumelīšu tēja, nevis kumeliņu tēja. Pareizā, tātad bildi ir kumelīšu tēja. Ķersimies klāt otrajai tējai. Bet komanda otru apbižot, tāpēc nevar, ja kādam sajuka nepaiet. Viņam sajuka pateikt pareizo vārdiņu. Jā. Karsta gan ir tāpēc, ka šitā ir termosā stāv, un tāpēc viņa ir karstāka nekā par... Šī krūzītes netiek numurētas pēc vārdiem, ja? Tā kā krūzīte ir buši vienalga, no kuras nodegustēt. Tā, lūdzu, paņemam prātīgi, nedrošamies viens otram. Paņemam, atkal neviens neko nečukstam otram, nesakam priekšā. Karsta jau tāpēc, ka termosā, tāpēc arī karsta. Tas labi 2, tikai nesaki nevienam savu zināšanu. Tev ir komanda? Skaties, tādas puļas kā vidū. Vidū dzeltons. Paskaties, ko varam nav. Es tik daudz Karina sāk. 3,
2 punkti. 19 melnā dīdze. Nē. Tātad 2. 3 punkti. 4 punkti. Robert. 5 punkti. 6 punkti. 7 punkti. Kreimene. 8 punkti. Parastā pīpe. Šoreiz ne 8. Lasi nākamo savu. 9 punkti. 10 punkti. 11. ielec un diemžēl, jā. Tad vēl nevajadzētu iet vieniem pašiem peldēties. Vai arī ar tādiem, kā jūs esat vienaudžiem, vajadzētu tomēr pieaugušo līdzi. Jo, ja kaut kas notiksies, ūdens ir ūdens, nekad jau neviens neko paredzēt nevar. Parasti vienaudži nobīstās un skrien, māma, palīgā Jānītis slīgs, bet kamēr māma palīgā, tikmēr Jānītis ir noslīdzis, ja? Tā kā par to arī padomājiet un, tā neiet vieni paši uz savu galvu vai tikai ar saviem draugiem, ja? Jo, parasti tā ir, neviens jau neaizvēg un it kā neatstāja nelaimēs. Vien jau pēc palīdzības, bet tā palīdzība jau vajadzīga ir šeit, tūlīt un tagad. Nevis, kad tur mamma teica vai vēl kaut kurš atskries no kilometru, puskilometru attālās vietas, ja? Par asiem priekšmetiem. Jūs staigājat kaut kur, es nezinu, pa pļauju vai kaut kur, un tā ir sadedzības. Dzelži varbūt kaut kāda, es nezinu, dēlis ar vecu nagu, kur tā nagla šitā te augšā stāv, bet jūs to zālē neko neesat redzējusi. Redzējukliem viņš parasti vēl sapirst, un tur tajā brūcē paliek iekšā. Viņus tur vajadzētu ņemt un tā te kašāt ārā. Nē. Kāpēc? Tur netīrīs ir vēl vairāk. Netīrumi būs, jā. Ir tā kā sapūst. Nē, jūs vienkārši viņus iedzīsiet visdrīzāk dziļāk kaut ko, bet arī tas, kad jūs vienkārši sanesīsiet iekšā kaut kādu netīrību, kaut kādu infekciju, kur rezultātā būtu tā mīgs, ja jūs būtu ar visiem stīkliem aizbraukuši uz slimnīcu, tur būtu izņemts tīros apstākļos. Marta! Stāsti, Marta, ko tu sataisīji? Es sataisīju tūru, un es lasīšu tajā tūrtā zāļu tēļus. Kādu?
piparmetru, liepziedus. Un visas liksi vienā tūtā? Vienreiz vienu salasīs izdzersi, vai ne? Pēc tam nākamo lieliski. Nav stāsti par savu darbiņu. Mums tagad skolotājs filma par darbiņiem. Es viņā likšu iekšā tēju. Kādu? Kumelīšu, piparmetru un liepziedu. Tās, ko tu dzēri darbnīcā, kafejnīcā. Labi. Nu, Mārtiņ, kā ar tevi? Es uztaisīšu somu. Jā. Un es tur likšu iekšā liepziedēju. Jā. Piparmetru tēju un kumelīšu tēju. Kolosāli. Ļoti labi. Nu, Daniela, kā tev? Es uztaisīju tortiņu. Jā. Es likšu iekšā tēju un kumelīšu, piparmētu un visu. Es uztaisīju vācelīti. Es viņā likšu iekšā pelašķu tēju, piparmētu, liepziedu un pelašķus. Čaplīte. Labi. Roberta, kā tev? Es uztaisīju vācelīti. Es tajā vācelītē likšu ogas, visu kaut kādas, tās, kuras atradīšu. Kaut kad arī Kur tu viņus meklēsi? mežā. Jā. Varbūt konkrētāk, kādas ogas, tad visādas. Ķirvis jau arī rogai. Vai tad meža zemenītes, melenes. Pirmais darbs man pat palasīšu arī jālēkas. Arbūzi jau mežā neāk. Arbūzi tagad roga. Re, kā izrādās? Melenes. Nu, kas tev ir? Es uztaisīju somiņu, kur es likšu tēju, liepziedu tēju, bēlašķu, piparmetru un kumelīšu. Malacis. Un kas tev? Es uztaisīju somiņu un es tur likšu iekšā tēju. Lieliski. Ļoti labi. Es uztaisīju somiņu, es tur likšu salasītu ābolus, sapiedīt mazot ķēbīti, ielikšu maisiņā, sasiet un ielikšu somiņā manā taisītajā. Izžāvējis ābolus, vai ne? Jā. Kolosāli. Es uztaisīju tūtu, un es tajā likšu visādas puķes, ogas un sēnes. Lieliski. Tev būs noderīga soma. Nu, klausāmies par tavējo. Es uztaisīju somu, kur likt tējas un ogas. Kādas ogas? Čūskogas? Nē, ogas no meža. Mēlenītes, brūklenes, dzērvenes, burklenes un dzērvenes. Brūklenes. Dzērvenes es izāvēšu un sakautēšu. Un Ziemai. Jā. Ne? Tad tēju varēs taisīt. Un tēju es ielikšu, salasīšu kumelīšu tēju un ielikšu pirmo, kad izdzeršu, tad ielikšu liepzildu. Tā, kad izdzeršu liepzildu, tad Tad ies pie kāda ciemos. tēju. Jā. Tad jūs varēsiet paciemoties viens pie otra un izdzert cik tējas. Ja jūs aiziesiet katrs pie katra ciemos, nu cik? 1000. Jūs esat 1000? Nē, 11. Un sava 12, vai ne? Nē. Nē, 12. skolotājs Solvitas, ne. Jā, tēju vēl. Lieliski. Jā. Nu, tad zināt, kādas jums būs veselības. Jūs būsiet veseli un stipri. Nu, tāda bija 2. klases radošā diena. Malači. Mums ļoti patika ideja par, daudz ieguvām. Baudījām tēju. Man ļoti patika klausīties, kā viens teica, man būs somiņa.
man būs kā vācelīte, bet vēl bija somiņa, vācele, tūtiņa. Tos vārdu sakot sauc par, var teikt, sinonīmi. Man ļoti patika, bija tāda valodas dažādība vārdu, tik skaisti dzirdēt vārdu vācelīte, kurš jau sen tā kā pazudusi no mūsu ikdienas sarunu valodas. Šo alfabētu es jums parādīšu, tad dziedāsim. Bet, ja mēs negrozam, mums ir nolis. Lai mēs negrozam, Robert, negrozam, vēl paratojamies, vēl panāk uz manu pusi paratojamies, lai brīvi, bet neskrien viens otru virsū, lai ir brīvi, kad cēlas augšā, lai nav. Nesaklēšam. Paga, stop. A. Tikai tas, ko es pasaku. A, B, C, Č, D. Nav tik citīgi to augšā. E, F, G, G, K, I, J, K, Č, O, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z un Ž. Un tagad nolaižam lejā smuki. Un tagad mēs dziedāsim. Īstenībā dzied visi, nebļauj, bet dzied. Lejā un uzreiz varēsim tā, kad uz burtiem uzreiz rādam arī paši. 3, 4.